Tas vienkārši nebija taisnīgi. Katru piektdienas vakaru Dafnes mamma un citi pieaugušie sapulcējās kaimiņu mājā, lai runātu par Jēzu. Bet nebija bērnu grupas, kas runātu par Jēzu. 10-gadīgā Dafne un viņas 13-gadīgā māsa Izadora sēdēja uz dīvāna savās mājās Brazīlijā un apsprieda, cik netaisnīgi tas ir. Tad māsām radās ideja. Viņas aizskrēja pie mammas citā istabā. Hei, mammu, Dafne jautāja, vai mēs varam izveidot bērnu grupu, lai runātu par Jēzu? Māma pasmaidīja. Tā ir lieliska ideja, viņa teica. Dafne un Izadora tūlīt ķērās pie darba. Atgriezušās uz dīvāna, viņas uzrakstīja idejas bērnu grupai uz papīra lapiņas un veselu nedēļu plānoja programmu. Meitenes pajautāja savai draudzenei Gabijai, vai bērnu grupa varētu tikties viņas garāžā tajā pašā laikā, kad notiek pieaugušo sapulce. Gabijas vecāki piekrita, un tā bērniem tika atrasta vieta tikšanās reizēm. Tagad vajadzēja atrast bērnus, kas nāktu uz šo sapulci. Meitenes devās uz parku netālu no mājām, kur pamanīja vairākas meitenes, kas sēdēja uz soliņa un uzaicināja viņas piedalīties. Viena meitene vārdā Sofija teica, ka viņa parasti piektdienas vakaros ir viena un garlaikojas mājās. Sofija pazina Gabiju un ar prieku pieņēma ielūgumu. Dafne uzaicināja arī Sofijas draudzenes. Dafne un Izadora izstaigāja visu parku, aicinot katru bērnu, ko sastapa, un visi piekrita nākt. Piektdienas vakarā visi parkā sastaptie bērni atnāca uz Gabijas garāžu. Dafne bija pārsteigta un priecīga redzēt Sofiju un vēl 25 bērnus. Dafne visus sagaidīja un sacīja: mēs esam tik priecīgi, jo ir piektdienas vakars, jau ir sabats. Citi bērni izskatījās apjukuši. Kā tas var būt sabats? Jautāja Sofija. Tas bija tieši tas, uz ko Dafne cerēja. Viņa paskaidroja, ka Bībelē teikts, ka sabats sākas piektdienas saulrietā un ilgs līdz sestdienas saulrietam. Tad visi bērni lasīja Bībelē, ka Dievs 7. dienā atpūtās pēc zemes radīšanas. Viņi izlasīja arī 4. bausli. Atceries sabata dienu, kad tu to svētī. Pēc Bībeles izpētes Dafne un viņas māsa pasniedza popkornu ar guavas un mango sulu. Visi bērni apsolīja nākamnedēļ atnākt atkal, jo viņiem patika šī tikšanās. Nākamajā piektdienā bērni atnesa konfektes un šokolādes kūku, ko kopā baudīt pēc Bībeles izpētes. Pēc dažām nedēļām Dafne pamanīja, ka Sofijai ļoti patīk mācīties par Jēzu. Pēc dažiem mēnešiem Dafne pajautāja Sofijai, vai viņa vēlētos atdot savu sirdi Jēzum un kristīties. Jā, iesaucās Sofija. Šodien Sofija un vairāki citi bērni no bērnu grupas ir kristīti, un tas vēl nav viss. Sofijas tante un onkulis, dzirdot viņu runājam par Bībeli, arī vēlējās kristīties. Dafne ir ļoti laimīga. Lūdziet, lai daudzi cilvēki Brazīlijā iepazītu Jēzu ar šī ceturkšņa 13. sabata ziedojuma, jeb ceturkšņa misijas projekta ziedojuma palīdzību. Daļa no šī ziedojuma palīdzēs atvērt bērnu draudzi Adventistu akadēmijā Brazīlijas ziemeļaustrumos, reģionā, kur dzīvo Dafne. Paldies, ka plānojat dāsnu ziedojumu šim svarīgajam projektam!